Šodien Lielvārdas novada Kaibelā ir pulcējušies vairāk kā 50 cilvēki, bruņojušies ar vajadzīgo ekipējumu, lai sagatavotu šīs sezonas zivju nārstošanas ligzdas. Pagājušajā gadā, lai papildinātu zivju krājumus, Daugavā pie Kaibeles un Ikšķiles tika ieliktas ap 400 mākslīgajām zivju nārstošanas ligzdām. Sestdienas rītā gan lieli, gan mazi spītējot laika apstākļiem pulcējās Kaibeles mežā un biedrības Mēs zivīm aktīvistu uzraudzībā apguva mākslīgo nārstu ligzdu sagatavošanu. Ņemās drāts aptuveni metru gara. Apakšā uztaisam cilpu saviem. Tas būs tā kā atsvaram. Un tad ņemās egļu zari. Un tad liekam. Mums vajag panākt, lai tā ligzda būtu pēc iespējas kuplāka. Tad spēcīgi viņu vajag savilkt. Sanāk šādi. Sanāk augšā cilpa un sanāk šeit apakšā cilpa. Pie viena mēs sienam akmeni, pie viena mēs sienam kanniņu. Amats apgūts. Pāris stundas mežā jūtama īsta darba duna. Kāds griež egļu zarus, cits liek kopā pašu ligzdu. Mūsu hidroelektrostacijas faktiski ir tādas vēsturiskās būvis, vēsturiskās hidrobūvis, kuru uzcelšana, protams, izmainīja Daugavas gultni, kuru uzcelšana izmainīja arī zivju dabīgo nārstošanas vietas. Līdz ar to mums ir kaut kas jādara. Mēs tik daudz daram pāri dabai. Tas ir ne tikai viena ligzda, bet arī ikdienā skatīties vienkārši lietas, kuras mēs varam gan saudzēt, gan palīdzēt. It kā izskatās, varbūt, ka es tagad egles zarus griežu, kas arī tiek nodarīts pāri dabai, bet šie koki jau ir sagāzušies, viņi iet bojā, līdz ar to mēs izmantojam to, kas ir dabā dots, lai dotu atkal tālāk dabai. Mēs taču tā kā patērējam visi dabas resursus un to, ko daba mums dod, respektīvi, kaut ko mums pretīm arī vajadzētu darīt. Mākslīgās nārsta ligzdas ir piemērotas Daugavas baseinam raksturīgajām zivju sugām – raudām, brekšiem, zandartiem un līdekām. Brīvprātīgo ligzdu gatavotāju vidū bija sastopami arī paši makšķernieki. Kāpēc jūs esat šeit? Kāpēc tas ir svarīgi darīt to, ko jūs tagad darat? Lai Daugavas dievāk zīves iedot lielākas kā makšķernieki. Jūs pat esat makšķernieki? Jā, es redzēju vienkārši, kā notiek pavasarī, kad ir pilna zāle pienāsot ar ikriem un nomet ūdeni un viņi visi, protams, ir bojā. Ja nākošais gadu man neķersies tajā upē. Daugavā vairāk kilometru garumā, vairākās rindās un dažādos dziļumos iegremdēs izgatavotās nārsta ligzdas. Tās ievietos attālāk no upes krasta zonas, līdz ar to ligzdas neietekmēs ūdens līmeņa svārstības. Tādējādi ikri nepaliks bez ūdens un saulē neizžūs. Ligzdas ir tikai viens pasākums. Tas ir uz nārsta laiku, mēs viņus ieliekam. Jā. Pats lielākais darbs ir tieši tās zivs nārsta laikā arī nosargāt. Jo tie paši malu zvejnieki liek tīklus tieši tad, kad zivs iet uz nārstu, un tas būtu viens no tiem nākošajiem soļiem. Kopš ievietošanas brīža apmēram vienas nedēļas laikā nārstojošās zivis ienāks mākslīgajās ligzdās. Nersīs ikrus, kuri pielips pie zariem un atrodoties ūdenī veiksmīgi attīstīsies par zivju mazuļiem un pēc 2 nedēļām jau dosies upes baseinā. Mākslīgās ligzdas zivīm tik nozīmīgajā periodā regulāri tiek kontrolētas un apsekotas, kā arī nepieciešamības gadījumā pārvietotas un izskalotas no senesumiem upē. Ja viņi ļoti veiksmīgi nonārstot tur virsū, tas ir, kāds Inters saka, 50 000 vismaz zivtiņas. Ja? Protams, vēlāk notiek dabiskā atlase. Turpatām arī spieto citas zivis, kas ēd atkal šitās zivis, ja? Bet tas ir vesels cikls dabā, kas ir dabisks cikls. Ja? Tas, teiksim, šī gadījumā mēs vienkārši neļaujam Latvenergo svārstībām izjaukt to ciklu. Šodienas devums zivīm bija 220 nārstošanas ligzdas. Būs ligzdiņas, būs zivtiņas un būs ko makšķerēt. Es jau pats kā makšķernieks un tad jau palīdzēt zivtiņām vairoties. Tā kā man pašam īpašumā ir mežs, tad es redzu iespēju, ka, ja
ir vēlme, tad varam arī paši to darīt un vairot, teiksim, to zivju populāciju. Jebkura mūsu saimnieciskā darbība Latvijas ūdeņos atstāja ietekmi uz dzīvību pie ūdeņiem un tajos. Tāpēc mākslīgo nārsta ligzdu izvietošana ūdens krātuvēs ar svārstīgu ūdens līmeni ir ļoti nozīmīgs pasākums, kas veicina zivju krājumu saglabāšanu un atražošanu.